Lai gan līdz administratīvi teritoriālās reformas realizācijai Jēkabpils aktīvi cīnījās par lielās pilsētas statusa iegūšanu, 2009. gada otrajā pusē secināts, ka pašreizējos ekonomiskajos apstākļos šis status ir kļuvis neizdevīgs. Diemžēl nākamajā gadā Jēkabpils kļūs par 3. nabadzīgāko pašvaldību valstī. Visspēcīgāk joslas pašvaldībai un tās iestādēm nācās savilkt tieši gada otrajā pusē. Jau augustā pilsētas dome nolēma pārtraukt vairāku pašvaldības noteikto pabalstu izmaksu iedzīvotājiem, bet novembrī naudas trūkuma dēļ uz dažām dienām pat tika pārtraukta obligāto sociālo pabalstu izmaksa. Novembra sākumā pašvaldības iestādēs tika izsludināts vēl stingrāks taupības režīms kā gada pirmajā pusē. Savukārt, sastādot 2010. gada budžetu, secināts, ka nākamajā gadā Jēkabpils kļūs par 3. nabadzīgāko pašvaldību valstī. Tāpat nolemts valsts kasē lūgt kredītbrīvdienas, jo pašvaldība nav spējīga laikā atmaksāt aizdevumus, kas bija nepieciešami vairāku projektu realizācijai Jēkabpilī. Vieglāk neklājās arī pilsētas iedzīvotājiem, lai gan augustā Jēkabpilī tika parakstīts 1,67 miljonus latu vērts sadarbības līgums par biznesa inkubātoru izveidi pilsētā. Būtiskus uzlabojumus uzņēmējdarbības vidē tas vēl nav nesis. Šogad arī strauji pieaudzis bezdarba līmenis, pārsniedzot 16% atzīmi. Lai kaut nedaudz uzlabotu situāciju, Nodarbinātības valsts aģentūra gada otrajā pusē darba meklētājiem piedāvāja iespēju piedalīties projektā darba praktizēšana ar stipendiju, bet bezdarba riskam pakļautajām personām iespēja bez maksas papildināt savas zināšanas. Par gada lielāko sensāciju varētu nosaukt ilgadējā Sijā namu pārvalde vadītāja Vladimira Ždanuka atstādināšanu no amata. Viņu korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas atzinis par aizdomās turamo lietā par pretiesiskajām darbībām saistībā ar finanšu līdzekļu iespējamo izlietošanu privātajām vajadzībām, radot būtisku kaitējumu pašvaldības interesēm. Decembra sākumā korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieki veica pārbaudi pašvaldības uzņēmumā namu pārvalde un Vladimira Ždanuka dzīves vietā Nākotnes ielā 1. Tajā atklājās iespējamās nelikumības saistībā ar apkuras pakalpojumu norēķiniem par Ainai Ždanukai piederošajām telpām Brīvības ielā 140–142 un Ždanuku ģimenes daudzdzīvokļu namu Nākotnes ielā 1. Dienu pirms Ziemassvētkiem namu pārvalde dibinātāju ārkārtas kopsapulcē tika nolemts atstādināt no amata Vladimiru Ždanuku, bet viņa vietā iecelt līdzšinējo pilsētsaimniecības departamenta transporta tīklu inženieri Juri Kozuliņu. Saistībā ar Vladimira Ždanuka iespējamajām nelikumīgajām darbībām korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir ierosinājis izmeklēšanu, kuras rezultātus iespējams sagaidīsim tikai nākamgad. Arī veselības jomā šajā gadā piedzīvota smaga finansiālā situācija. Par izdzīvošanu cīnījusies Līvānu slimnīca, bet Jēkabpils rajona centrālajai slimnīcai pacienti joprojām ir parādā vairākus 10 000 latu. Viens no lielo pacientu parādu iemesliem ir kopš šī gada 1. marta paaugstinātās pacientu iemaksas. Par vienu ārstniecības iestādē pavadīto diennakti pacientiem ir jāmaksā 12 lati. Kopš oktobra iedzīvotājiem slimnīcā iespējams izmantot arī daudz profilu dienas stacionāra pakalpojumus. Te par uzturēšanos dienā jāmaksā 5 lati, kas pacientu plānajiem maciņiem ir liels atspaids. Pārmaiņas šogad skāra arī tuberkulozes slimniekus. Kopš jūnija viņi ārstējas telpās blakus Jēkabpils slimnīcas pirmajai terapijas nodaļai. Diemžēl ārstniecības pakalpojumu kvalitāte slimnīcā nav uzlabojusies. Vidusdaugavas televīzija gada sākumā jau stāstīja par kādu sievieti, kura traumatologu nekvalitatīva darba dēļ teju kļuva par invalīdi. Izglītības jomā Jēkabpilī šogad priecīgi notikumi mijās ar dažādiem pārkāpumiem un neiztrūkstoši finansiālajām problēmām. Tieši izglītībā, tāpat kā medicīnas aprūpē, šogad taupīts visvairāk. Diemžēl šī gada 1. septembrī 4 izglītības iestādes Jēkabpils rajonā savas durvis skolēniem vairs nevēra. Pensijas vecuma skolotāji lielākoties izvēlējās doties pensijā, nevis strādāt saņemot tikai 30% no atalgojuma, bet pārējo pedagogu algas pēc 1. septembra piedzīvoja būtisku samazinājumu. To vissāpīgāk šogad izjutuši tieši bērndārzu pedagogi. Viņu aizstāvībā iesaistījās arī bērndārzu audzēkņu vecāki, kas gada nogalē pašvaldībai iesniedza vairākus priekšlikumus, kur rast līdzekļus viņu atalgojumam. Jurģus šogad piedzīvoja Jēkabpils vakara maiņu vidusskola, kura kopš šī mācību gada mitinās jaunās telpās Palejas ielā.
Tiesa pašvaldības slēgtais nomas līgums ar telpu īpašnieku kļuvis neizdevīgs pilsētas maciņam, un domes vadība solījusi to pārskatīt. Maijā dokumentu pārbaudē Jēkabpils mākslas skolā tika konstatēti pārkāpumi grāmatvedības uzskaitē, bet vēlāk no darba tika atbrīvota arī grāmatvede. Savukārt Jēkabpils valsts ģimnāzijas vadītāja amatā jūnijā tika iecelts Valerians Vizulis. Valsts ģimnāzijai šogad nosvinēta arī 90 gadu jubileja, bet tās pasniedzēja, matemātikas skolotāja Armīta Vilcāne, īsi pirms mācību gada sākuma saņēma Ata Kronvalda fonda balvu. Kultūras jomā šogad asākās diskusijas izraisīja Jēkabpils pilsētas pašvaldības kultūras pārvaldes izveidošana. Par tās vadītāju iecelta līdzšinējā pilsētas māksliniece Inte Ūbele. Neskatoties uz pārmaiņām un reformām, kultūras jomā šogad gūti panākumi. 2009. gadā apaļo 50 gadu jubileju svinēja viens no Jēkabpils kultūras centriem – Krustpils kultūras nams. Atzinību valsts līmenī saņēma arī komponiste, mūzikas pedagoģa un vairāku kolektīvu vadītāja Skaidrīte Pugača. Valsts svētkos novembrī viņa tika apbalvota ar 3 zvaigžņu ordeņa zelta goda zīmi. Savukārt kopš septembra jēkabpilieši juta līdzi saviem labākajiem dziedātājiem, kas apvienojās Jēkabpils Zilās upes korī un šovā koru Kari 2 izcīnīja augsto 3. vietu. Jēkabpilī šogad viesojušies arī vairāku nozaru valdības ministri, bet valsts prezidents Valdis Zatlers pat 2 reizes. Vizītēs nav trūcis gan atzinīgu vārdu par pilsētu, gan solījumu risināt problēmas ekonomikas, lauksaimniecības un veselības jomās. Cerams, ka tiem būs lemts piepildīties vismaz nākošgad. Maijā darba vizītē Jēkabpilī ieradās un valsts nostādnes sociālajā jomā pārunāja labklājības ministrs Uldis Augulis. 2 mēnešus vēlāk pilsētu apmeklēja arī zemkopības ministrs Jānis Dūklaus. Jēkabpilī oktobrī ieradās ekonomikas ministrs Artis Kampars. Laika trūkuma dēļ gan nenotika plānotie vietējo uzņēmumu apmeklējumi, bet tikšanās laikā ar iedzīvotājiem tika solīta ekonomikas atveseļošanas plāna izstrādāšana un pieņemšana, kā arī uzņēmējdarbības veicināšana. Gada nogalē decembrī vizītē Jēkabpils rajona centrālajā slimnīcā ieradās veselības ministre Baiba Rozentāle. Neskatoties uz ļoti smago ārstniecības iestādes finansiālo stāvokli, ministre to nodēvēja par 21. gadsimta līmenim pilnībā atbilstošu. Jēkabpils ticīgajiem viens no aizvadītā gada nozīmīgākajiem notikumiem bija apustuliskā nuncija Baltijas valstīs vizīte. Ekonomiskās krīzes laikā viņš aicināja cilvēkus atcerēties īstās vērtības savā dzīvē, nevis tiekties uz naudas iegūšanu un materiālo vēlmju apmierināšanu. Savukārt valsts prezidents Valdis Zatlers Jēkabpilī 2009. gadā pabija pat 2 reizes. Maijā viņš apmeklēja uzņēmumu Rītausma un Jēkabpils ievērojamākās vietas, bet oktobra nogalē piedalījās Jēkabpilī notikušajā 3. Latvijas fórumā. Šogad aktīvi bijuši arī Jēkabpils iedzīvotāji, gan piedaloties dažādos publiskos pasākumos, gan rīkojot pirmo pilsētas iedzīvotāju fórumu. Īpašu uzmanību jau atkal izpelnījās vietējais aktīvists Pēteris Sprukts. Lai gan daļa iedzīvotāju īpašumu sakopšanai joprojām izmanto sērkociņus, tomēr vismaz 500 jēkabpiliešu šī gada pavasarī izvēlējās piedalīties arī lielajā talkā, kopīgiem spēkiem sakopjot savu pilsētu. Aprīlī notika arī pirmais pilsētas iedzīvotāju fórums. Tajā iedzīvotāji lēma par nepieciešamajām pārmaiņām pilsētā, ko varētu nest viņi paši. Fóruma rezultātā maijā notiek arī pirmā publiskās vingrošanas akcija, bet kopš septembra iknedēļas apgaitās dodas arī aktīvākie biedrības vecāki Jēkabpilī dalībnieki. Septembrī lielu ažiotāžu visā valstī izraisa atbalstītais Jēkabpils uzņēmēja aicinājums veikt izmaiņas dzīvnieku aizsardzības likumā. Turpmāk dzīvniekus atļauts nogalināt pēc tās augtās musulmaņu metodes, kas vietējo biznesmeni paglāb no bankrota. Gada otrajā pusē atpazīstamību Latvijas mērogā atkal izpelnās aktīvists Pēteris Sprukts, kas sāk atjaunot nodegušo un pašvaldībai piederošo ēku Pormaļa ielā 76. Tajā mītošās romu tautības ģimenes kategoriski atsakās no vairākiem pašvaldības piešķirtajiem un izremontētajiem dzīvokļiem. Par nelikumīgiem atjaunošanas darbiem svešā īpašumā Pēteris Spruktu administratīvi soda. Tikmēr viņš Daugavmalā izroka sev kapu, protestējot pret pastāvošo birokrātiju un vēlāk tiesā pārsūdz arī domes lēmumu par ēkas Pormaļa ielā 76 nojaukšanu. Nākamais 2010. gads nesolās būt viegls. Tajā nāksies saskarties ar ekonomiskās krīzes un bezdarba radītajām problēmām un sociālo spriedzi, bet oktobrī iedzīvotāji dosies pie vēlēšanu urnām, izdarīt savu izvēli, ievēlot 10. Saeimas deputātus.
Tāpēc Vidusdaugavas televīzijas skatītājiem nākamajā gadā novēlam rūpīgi izdarīt savu izvēli, sasniegt personīgos mērķus un atrast pozitīvo arī ikdienas rutīnā. Saticīgu un laimīgu jums jauno 2010. gadu!